Ar šo stāstu vēlamies iepazīstināt jūs ar Jūrmalas slimnīcas dzemdību nodaļas vecmātēm, viņu pieredzi, aicinājumu, ikdienas darbu un sirds siltumu, ko viņas dāvā ikvienai ģimenei. Jo aiz katra laimīga dzimšanas stāsta bieži vien stāv kāda īpaša vecmāte. Sirsnība un atvērtība ir Evitas stiprās puses. Viņa sniedz atbildes uz jautājumiem par dzemdību aprūpes pakalpojumiem. Vienmēr jautra oma un īpaša enerģija ļauj mūsu vecmātei Vijai Kalniņai sagaidīt bērniņu ar vieglumu, lai tas būtu lielisks piedzīvojums visai ģimenei. Sirsnība un maigums, iedrošinājums reizēs, kad uztraukums ir par lielu, un sajūta, ka esi drošībā, to sniegs mūsu vecmāte Kristīna. Ivetas enerģija un jauda neļauj sievietei dzemdībās pagurt, bet dod spēku un apņēmību. Aizrautība un teicamas saskarsmes prasmes raksturo mūsu vecmāti Līvu, kura paralēli ikdienas pienākumiem lielu darbu iegulda topošo māmiņu izglītošanā. Latviskā dzīves ziņa un senču tradīcijas ir lietas, ko vecmāte Anda izmanto savā darbā, atverot sievietes dvēseles īpašās stīgas. Papildus vada pirts rituāls grūtniecēm un sievietēm pēc dzemdībām. Miers un pacietība, kas izkopta augstākajā pakāpē, ļauj vecmātei Sarmītei vadīt dzemdību gaitu ar abrīnojamu vieglumu. Savās zināšanās labprāt dalās ar jaunajām studentēm. Ingu raksturo kārtību un akurātu attieksmi pret darbu. Viņa ir apzinīga, ar lielu un bagātu darba pieredzi, kura savā darba pieredzē dalās ar topošajām vecmātēm. Talants un radošais gars ir elites spēcīgākās īpašības. Elite ir tā, kura ada zābaciņus bērniņiem, kas mūsu slimnīcā dzimuši mūsu valsts nozīmīgākajos svētkos. Marta Madara ir mērķtiecīga un precīza savā darbā, uz kuru vienmēr var paļauties. Viņas miers un profesionalitāte ir stabils balsts jebkurā situācijā. Tāpēc esat laipni gaidīti mūsu dzemdību nodaļā, vietā, kur bērniņi dzimst mierīgos un drošos apstākļos.